jau solīju pirms reklāmas pauzes, tūdaļ uzzināsiet, kā senioru iespēju centrā katrs seniors savu hobiju var pārvērst par ienākumu gūšanas avotu. Pensionāru iespēju centrs ir vieta, kur čaklajām rokdarbniecēm senioru vecumā ir iespēja ar saviem izstrādājumiem ne tikai priecēt savus ģimenes locekļus, bet arī tos realizēt, tādējādi gūstot papildus ienākumus. Pensionāru iespēju centrā šobrīd ir 40 aktīvie biedri, un vēl lielāks ir to skaits, kuri piedalās biedrības rīkotajos gada tirdziņos un citās aktivitātēs. Projekta autors ir Aleksandrs Grišuļonuks, kurš ar sociālo uzņēmēju darbību nodarbojās jau vairākus gadus. Viena lieta, mēs strādājam kā biedrība, un mums ir sadarbība ar Handmade by Pīts, un tas ir mikro uzņēmums, kurš nodarbojas ar internetu veikalu un mēģina pārdot šo preci ārpus Latvijas. Piemēram, bija darījumi ar Singapūru, ar SV, ar Kanādu. Man vienreiz nopirka 20 gabalus viena pasūtījuma internetu veikalā. Es uzskatu, tas ir mana cīņa, personiska cīņa ar vecumu. Kurš uzvar šo? Protams, ka es. Jo es jūtos gan to iekšē, vispār šeit ir radoša atmosfēra, ja? Un kad mēs atnācām un mēs jūtamies tāda gan kolēģiāli, tāda ļoti laba atmosfēra, gan to, ka mēs virzam kaut ko jaunu, mēs veidojam kaut ko. Rādošais ir tas moments, ka nebija nekas un parādās. Bet tur vajag pievienot lielu darbu, tieši no jauniem cilvēkiem, kuri prot dzīvot internetu vidē, kuri var prezentēt, kuri zina, kā strādā ar kompjūteru, kā strādā marketinga, pārdošana un tā. Un tad starp paudzēm notiek sadarbība. Pats lielākais izaicinājums mums bija izstāde Saeimā. Tas bija pirmais izaicinājums tāda veida. Nākošais izaicinājums bija Gaismas pilī, tā ka mēs bijām Eiropas prezidentūrā. Situācija šobrīd ir tāda, ka cilvēks, kas ir vecuma pensijas saņēmējs, viņš var nokārtot samazināto patentu maksu, respektīvi 9 eiro pusgadā vai 17 eiro gadā, un var nodarboties ar rokdarbiem un pārdot savus darbiņus. Savukārt cilvēki ar invaliditāti šajā kategorijā neietilpst. Saimnieciskās darbības regulējošie likumi šiem cilvēkiem ir nelabvēlīgi. Ja cilvēkam ar invaliditāti ir jāmaksā pilna patentu maksa, kas, piemēram, rotaļlietu izgatavotājiem Rīgā ir 71 eiro mēnesī. Biedrība cer, ka nākotnē šī situācija tiks mainīta. Pensionāru iespēju centrā var iestāties ik viens. Senioru darbus var apskatīt šeit, Maiznīcas ielā 3, vai arī interneta veikalā. Ja ir mazi bērni vai maz bērni vai ne, tu esi tur vajadzīgs ģimenei. Bet ja tie bērni ir izauguši, ka, piemēram, man jaunākā mazmeitai jau ir 19 gadi, tu kaut ko dari, tu tiec novērtēts. Tu jūties tā, apmēram, kā senos laikos, ka tu tomēr strādāji. Lafiko.lv īpašnieks šobrīd attīsta vēl kādu senioru dzīves kvalitāti uzlabojošu projektu Senioru servis. Mēs gribam izveidot senioru servisu. Mēs uzskatām, ka viena no galvenajām problēmām Latvijā tā, ka ģimene ir sadalīta. Jauni cilvēki dzīvo ārzemēs, viņi tur dzīvo, strādā, pelna, bet viņas vecāki dzīvo Latvijā. Tikai ar naudas pārskaitīšanu viņi nevar palīdzēt savam vecākiem atrisināt problēmu. Mēs gribam izveidot senioru servisu šeit Latvijā uz lafiko.lv bāzes. Mēs esam biznesa jau 23 gadi. Mēs nodarbojamies ar finansiem un sociālu uzņēmēju darbību. Mūsu mērķa auditorija ir seniori. Par pēdējiem 11 gadiem mums bija tur 74,5 tūkstoši ģimenes stāsti. Mēs sapratām, ka vajag izveidot tādu servisu senioram tur, kurš viņi dzīvo. Tas ir alternatīva pansionātam. Pakalpojums būs pieejams mobilās aplikācijas veidā. Plānoti 2 režīmi – ārkārtas situācijas un ikdienas pakalpojumi.
Viņš varētu kontrolēt gan piegādātājus, gan kvalitāti, gan kā projekts virzās uz priekšu. Mēs gribam aicināt izveidot tādu servisu tur, kur cilvēks dzīvo. Ja, piemēram, man nav darba, bet es varu piedāvāt sevi kā darba spēku, es varu uziet uz aplikāciju un prezentēt sevi. Esmu Aleksandrs, es gatavs strādāt tur par 5 eiro stundā. Es gatavs tur strādāt tur dārzā, vai tur palīdzēt, vai piegādāt malku, vai parūpēties par dzīvniekiem. Ar senioru servisu starpniecību bērni varēs no jebkuras vietas pasaulē saviem vecākiem vai tuviniekiem nodrošināt aprūpi mājās. Ar aplikācijas starpniecību pasūtot personai nepieciešamo pakalpojumu.